Bet no otras puses matemātika jau ir visur. Dažreiz ir halucinācijas, vajag iziet cauri. Ja? Ko es kādu rīku izmantoju? ChatGPT. Man ir variants, ko es neteikšu kameras priekšā. Sveicināti podkāstu 2. epizodē. Ar jums podkāstu vadītājs Ernests Kazakievičs no Ernesta metodes. Un šodien pie manis ciemos ir matemātikas skolotāja. Lūdzu. Labdien, es esmu Magita un man ir tas gods strādāt Rīgas tālmācības vidusskolā. Šodien mēs esam ieradušies, lai runātu par matemātiku, un tā tad būtu šī paudžu atšķirība, paudžu diskusija, ja, kā redz to matemātikas skolotāju un kā to redzu es, kurš TikTokā liek video. Jā. Sāksim ar to, kāpēc matemātika ir jāmācās. Jautājums, cik dziļi atbildi tu gribi dzirdēt? Pavisam banāli un vienkārši, lai noliktu eksāmenu, lai pabeigtu skolu. Pirmkārt. Tas tāds pavisam vienkārši un banāls tāds risinājums, bet no otras puses matemātika jau ir visur. Tas laikam drīzāk mēs iemācāmies nevis kaut kādu tēmu, saskaitīt polinomus vai darboties ar sinusiem, bet tas ir domāšanas veids. Mēs iemācāmies analītiski domāt, analizēt. Matemātika fantastiski trenē gribas spēku, pacietību, savu spēju cīnīties ar grūtībām. Pilnīgi piekritīšu, ja ir tāds, ja, mums ir tāds mūsu viens no izlacējiem, ja, biznesā Normons Bergs, ja, ir teicis, ja, bērni mācīties fiziku, ja, kustina smadzenes, un tieši tā, ja, mēs nestamies to matemātiku tieši tā kā matemātika, viņa attīsta daudz citas spējas, kuras mēs varbūt ikdienā nedomājam, ka tā ir kā matemātika, ja, bet mēs īstenībā matemātiku diezgan daudz izmantojam. Ja, un tieši par to matemātikas izmantojumu, kurās nozarēs var novērot, ka matemātika ir ļoti nepieciešama. Būtu ļoti grūti atrast nozaru, kurā viņi neizmanto. Es drīzāk paprasītu pretī, kur tad mēs pavisam neizmantojam matemātiku. Ir zinām matemātikas saistība ar mūziku, paņemam ekonomiku, ir matemātika, būvniecība, arhitektūra, viss šīs nozars ir matemātika, kulinārijā ir matemātika, apģērbu konstruēšana, jebkura zinātnes nozara kā tā, viņa ir pamatā matemātika. Labi, varbūt filozofi, piedodiet, tur nebūs filozofijā, vēsturē, tiksim tās pētnieciskās nozarēs, bet visur citur ir iekšā tā matemātika ikdienā mums. Tā matemātika ir vairāk jau kā valoda, ja nevis kā zinātnē. Matemātika jau diezgan daudz jau, kas ir atklāts un baigi jau neko jaunu neatklāja, tā vairāk valoda priekš zinātnes. Jā, es jums pilnīgi piekritīšu. Par to valodu ir tāds smags citātiņš. Galileo Galilejs ir teicis, ka matemātika ir valoda, ar ko Dievs sarakstījis visumu. Tad viņi ir visur. Jā, tieši tā. Tā ir tā universāla valoda, ko jebkurā vietā saprot. Ja? Skaitļus, darbības. Ja? Piemēram, ar praktiskiem piemēriem, ja? Kur mēs redzam reālajā dzīvē matemātikas pielietojumu. Pats vienkāršākais, kad tu vārīsi ievārījumu, un tev receptē ir teikts, ka tev ir uz puskilogramu odziņa jāņem puskilograms cukura. Vai 257 grami cukura. Ja? Un tad tu sāksi domāt, ko man darīt ar maniem 4 kilo 236 gramiem. Ja? Tas ir viens variants. Otrs, ko es man parasti prasu, vai tad jūs izmantojat matemātiku? Jā, man tikko pagājušā nedēļā māsa, viņa maina jumtu, viņam ir šķūnīts šitāds, tāds neregulārs formas šķūnīts, un tagad maina jumtu un paceļ vienu malu augstāk, un tagad vajag saprast, kāds tagad būs laukums. Un patiešām reāli šķūnīts, maliņas, Pitagora teorēma, bet problēma ir tā, ka tas jau nav vienkārši taisnas stūrīts. Viņš jau ir tādas interesantas formas taisnas stūrs, tad jārēķina šīs augstums. Jā, es esmu pavisam nesen izmantojis Pitagora teorēmu, dzīvē vajadzēja un noderēja. Wow, forši, Reti gadās atzīšos. Jā, bet ir tādas situācijas, kuras prasa to lielāku uzmanību. Bet, teiksim, ja mēs skatāmies tieši uz jauniešiem, es nedomāju, ka daudz jauniešu vāra ievārījumus mājās brīvajā laikā, bet ja mēs skatāmies tieši, kā jaunieši varētu redzēt matemātiku, kura viņa dzīvē parādītos. Jebkur. Tāpat, kur atlaida veiklā saskaitīt naudu, studentu kredītu procenti. Bet jautājums ir arī par robežu. Kas ir matemātika un kas ir aritmētika? Vai nepietiktu tikai ar aritmētiku? Jo atlaides veikalā, kas vēl tur biļešu cenas, tik mamma iedeva kabatas naudu vai tik nopelnīju un tik iztērēju. Tā ir aritmētika. Vai matemātika? Mēs runājam par kaut kādām lietām, kur
Nu, cik atkal tas pats pirmais jautājums, jā, kam vajag matemātiku, banāls jautājums. Nokārtot eksāmenu vai attīstīt savas prāta spējas. Tev matemātika ikdienā vajag. Mēs lietojam ikdienā aritmētiku. Bet matemātiku mazliet lielākā jēdzienā, plašākā. Mēs lietojam tur, kur mēs esam kaut kādas dažas sev šūnas un neironus tur iekustinājuši un saslēguši kopā. Un to ikdienā tu tā nepateiksi. Un tagad es eju, domāju, ko tur, kaut kādus tur plānus, kā man labāk darīt tā vai šādi, vai pa kuru ceļu iet kaut vai. Arī tur matemātiskie modeļi ir apakšā. Bet mēs neapzināmies tajā brīdī, ka mēs viņu izmantojam. Un tas nav aritmētika. Un tā ir matemātika jau. Jā, es nemaz nebiju tā paskatījies. Jā, tiešām, jā. Aritmētika, matemātika tā nošķirt. Aritmētika ir matemātika. Jā, rekā ir diezgan būtiskas atšķirības. Jā. Tad mēs nonākam pie secinājuma, ka matemātika ir visur un ka viņu vajag mācīties. Kādas ir galvenās grūtības, ar ko skolēni saskaras mācoties matemātiku? Klātienē un tālmācībā. Tagad jautājums 3 daļās. Kādas ir galvenās grūtības, ar ko saskarās vispār ar matemātiku? Viņa ir liela, apjomīga, biedējoša. Jo, kā tev iet skolā un kā ar matemātiku? Tādi parasti 2 jautājumi, kas satiek radu bērnu, atbraucam ciemos, čau, Jānīts, sen neesi redzēts, kā tad tev iet, ko? Un kā tad ar matemātiku? Jo es nevaru pateikt nevienu cilvēku, kuram būtu pilnīgi vienaldzība pret matemātiku. Reti. Gadās, bet reti ir tādi, vai tur man labi gājies, tur tāds, vai arī, Dievs, matemātika. Paldies Dievam, nomocīju līdz 12. klasē, vairāk nevajag. Ja? Viņi nāk jau ar kaut kādu savu tādu priekšvēsturi. Jā, matemātikas ir daudz, un tas laikam arī rada to, ka tu to tavu prasmi attīsta cīnīties ar grūtībām. Mums cilvēkiem patīk darīt lietas, kuras padodas viegli, kuras viegli sanāk. Bet tiklīdz tev ir kaut kāda nesaprotama lieta, tiklīdz ir jāpiespiež sevi kaut ko darīt, tad mums tas uzreiz sāk nepatikt. Jā, tad mums uzreiz tas, tad es negribu to darīt, un visu man ir bail, un vieglāk ir pasēdēt telefonā kaut ko, jo šobrīd tie vilinājumi ir milzumi daudz, ko var vieglākām, foršākām lietām pārslēgties, nekā sēdēt šeit un rēķināt piemēru pēc piemēru, turklāt vēl tu nesaproti, kas tev tur ir jādara, un viss, un tur izčākst. Tas, manuprāt, ir tas grūtībiņas. Ar ko atšķirsies tālmācība no parastās skolas? Ar visu un ne ar ko. Jo tāpatās gan vieniem, gan otriem ir jātiek galā, un tas kumosiņš pēc kumosiņa jānokož. Man ir tāds fantastisks piemērs, ko es visiem stāstu. Es atceros, pasniedzējs Jānis Mencis, mums bija universitātē, pie kā es mācījos, zināms cilvēks Latvijā, vienkārši fantastisks pasniedzējs. Un es atceros tiešām to nodarbību, kurā viņš teica, mums tādas jaunas studentītes, matemātikas skolotājs, tur mēs iesim mācīsim, viņš saka, neko nevar iemācīt. Jūs neko nevarēsiet iemācīt. Kā? Tu vari pateikt, tu neko nevar iemācīt. Būtu tāds... Bet kur ir tā šoka atslēga? Iekš tā, ka tu tikai pats vari mācīties. Wow. Ir fantastiski. Tev var būt izcils skolotājs priekšā. Bet ja tu pats tajā brīdī, kad tev stāv tas fantastiskais skolotājs priekšā, tu sēdēsi tā, vajadzētu apstīties, te veikalā bija atlaidis tiem zābakiem, pirkt zāļus vai brūnus, jā. Tev nebūs. Un neatkarīgi no tā, vai tu mācies tālmācībā vai klātienē, tev pašam ir jāsāk domāt. Un tajā brīdī viss arī notiks. Un tas ir tas, ko ārēji diezgan grūti ir ietekmēt. Iekšējā apņemšanās, iekšējā griba, iekšējā vēlme strādāt. Ja es salīdzinātu tālmācību un klātieni, jā, klātienē tev skolotājs ir pieejams, bet tagad ir tas, ka ir tās 30 skolēnu klases lielās, un tu labu gribot, un fantastisks skolotājs stāv priekšā, viņš vienkārši nespēja atbildēt uz visiem jautājumiem.
Tālmācībā tu skolotāji vari uzrakstīt vēstulīti, hopā, mēs tiekamies Zoomiņā, vienalga 10 minūtes, 20, 30, cik tev ir nepieciešams, mēs varam izrunāt jautājumus, kas tev nav skaidri. Ja? Tāds personīgi tā individuāla pieeja uzreiz parādās. Bet gan vienā vietā, gan otrā vietā sēžot un mācoties, tev jāgrib pašam to darīt. Jā, šis ir brīnišķīgs punkts. Jā, tiešām, jā. Pašiem tā kā nevaram piespiest, jā, tieši tā. Nevienam nevar, jā, tas pats teiciens, jā. Tu vari zirgu pievest pie upes, jā, bet nevar likt viņam dzert. Jā, tieši tas pats. Jā, tieši tas pats. Jā. Mēs varam palīdzēt, mēs nevaram izdarīt to viņu vietā. Nu, tieši tā. Tātad. Un tāds arī ir mērķis, ja, ar šo podkāstu, visu, ko mēs darām, ir radīt to kādu iedvesmu, ja, sākt domāt un sākt pievērsties. Jo skolotāji var izdarīt, cik viņi var palīdzēt, bet galu galā, ja mēs paši jaunieši nevirzam to visu priekšu, tad jā, nevar neviens mākslīgi mums to iedot. Jā, un jūs pieminējāt par tehnoloģijām, ka mums ļoti daudz ir, kas novērš mūsu uzmanību. Ja, un tas attiecās gan uz klātienē, gan uz tālmācību, ka mums laiku novēršās. Ja, tur gan skolā mums gribēs to telefonu izvilkt no kabatas, ja, gan arī sēžot mājās un mācoties mums arī ja, ir visādas datorspēles, telefonu un tās. Ja. Varbūt mēs varam parunāt par tehnoloģijām, ja, kā viņas iespaido mācības, ja, vai vieglāk tur, teiksim, ir norakstīt, vai skolēni paliek slinkāki tieši tehnoloģija ietekme uz mācībām. Ir mainījusies cilvēku uztvere pēc būtības. Es atceros, vienā lekcijā es klausījos par to, ka agrāk reklāmas bija 2 minūtes garas pa televizoru. Jūs spējat izstāties reklāmu, kas ir 2 minūtes gara. Un šobrīd reklāmas ir cik garas? 20, 30 sekundes. 30 jau liekas, garas, ka ir pa garu. Ja? Tad mums tā uzmanības noturība ir palikusi tāda ļoti īsa. Un arī skolā strādājot, jūtu to, ka skolēni grib šo bišķiņ pamainās. Mēs gribam visu ātrāk, košāk, spožāk. Matemātikā nesanāk ātrāk. Un tur ir tā bēda ar to matemātiku. Ja? Par tehnoloģijām vienkārši izcili, fantastiski. Mums ir fantastiski rīki, pilns internets, ņem kādu gribi, mākslīgais intelekts to visu izrēķinās, visu izdarīs. Bet jautājums tikai, kāds ir tas sausais atlikums. Tas, ka tu vari uzrakstīt fantastisku darbu, iesniegt un dabūt 10, jautājums, kam ir par to prieks. Un uz to brīdi noteikti ir prieks, ieraugot vērtējumu 10. Yes, ir. Ejam tālāk. Un tad pienāk viens rīts, kad tu paņem savu personas dokumentu, pasi vai ID karti un dodies uz eksāmenu. Un tad tu sēdi pie tās lapas, 1-1, tikai ar savu pildspalvu rokās, un tu saproti, ka ir auzas. Tas ir fantastiski, tās ir fantastiskas iespējas mācīties. Tādi rīki, reku tevi tas skolotājs 1-1 šajā sekundē. Tu izdomāji 2 naktī mācīties. Skolotājs guļ, neatbildēs tev ne uz vēstuli, ne čatā. Jā, nebūs. Jā. Kur tev ir? Un tu vari tur nekautrējoties prasīt, es nesapratu, un tad citādāk paskaidro, vēl vienu piemēru iedod, vēl kaut ko. Izcili. Ņem un mācies. Fantastiski. Bet atceries, ka tev ir jāiemācās. Jo tā sajūta 1-1 ar lapu, ka es visu zinu, un ka tur viss ir elementāri, un apkārt pastoties, tur viss ir pūš un elš. Tas gandarījums, man liekas, ka ir tā vērts. Nevis tā sajūta, ka tu saproti, ka nav un nebūs. Jā, tieši tām jaunajām tehnoloģijām ir tāda zobenē 2 puses. Ja? Viena ir tā sliktā, ka mēs lai viņš visu izdara mūsu vietā, ja? Vai tur kaut kur nošmaukties, bet tā otra puse, ka atkal mums ir kāds, ar kuru mēs varam mācīties. Ja? Tad tieši to, ja? Šo piefiksēs, ka ir ļoti svarīgi. Ja? Tad mēs izmantojam tās tehnoloģijas nevis, lai nošķītot, nevis, lai aizvietotu mūs, ja? Bet mēs izmantojam, lai padarītu mūs labākus. Tāpēc, jo tie rīki bija uztaisīti nevis, lai mūs aizvietotu, bet lai tā tad papildinātu, ja? Lai mēs varētu papildināt un uzlabot savas zināšanas. Ja? Un tieši tā, kā teicu, ja? Tad 24/7 būtībā skolotājs, kuram var pārprasīt, un viņam nekad nepietrūks pacietības, nekad nepaliek dusmīgs, ja? Vai tur nav emocionāli iespaidots, ja? Nav apvainojies tevi, tu vari prasīt miljonus reizes, miljonus jautājumus, līdz galam viss ir skaidrs. Labi, un tad
skatoties uz šo situāciju, ja tāda matemātika ir svarīga, ja tāda mums ir šīs tehnoloģijas, kas ir devušas gan plusus, ja, gan mīnusus. Un, kā tas skolotāji rīkojās šajā mūsdienu vidē, un kāda ir tās metodes un rīki, kas tiek izmantot, lai šodienas vidē palīdzētu skolāniem saprast sarežģītas tēmas? Viens, ko es vienmēr saku un cenšos iedrošināt, ja nav skaidrs, lūdzu, prasiet metodi. Prasi, dari, meklē risinājumu. Bet esmu tas skolotājs, ko es arī skolā strādājot, saku, es dusmojos, ja tu neprasi. Nu, nevar klasē skolotājs stāvēt priekšā, paprasīt, ir skaidrs. Pilnīgs klusums, un beigās izrādās, ka nav skaidrs. Nu, kā lai nepaliek dusmīgs? Lūk, mana metode pirmkārt, jā. Pirmkārt, iedrošināt. Nebaidīties, prasīt. Tas nav gluži rīks. Ko es kādu rīku izmantoju? ChatGPT. Okay. Man tikko vajadzēja ģenerēt pāris uzdevumus, jā, tad, ir vieglāk, ātrāk nevis meklēt grāmatā, kurā ir 10 piemēri, bet man vajag 30 piemērus. Variants A sēdēt vai variants B. Var lūdzu palīdzēt, man vajag šitādus līdzīgus 10 grūtākus, vieglākus. Nu, tad izkoriģēt, jā, tad es, protams, arī izmantoju šo rīku. Jā, un, metodas pēc būtības ir mainījušās. Okay. Jā, tas ir diezgan interesants arī jautājums par metodēm. Ko es esmu darījusi interesanti no metodēm, ir tā, ka es vienreiz sasēdināju skolēnus pēc tiem, kam padodās matemātika, līdz tam, kam nepadodās matemātika. Un tādu garu nebija daudz skolēnu klasē. Klasē bija vispār kopā 18. Tas bija sen. Okay, un tad es sasēdināju viņus stripiņā. Viena aiz otra. Un tad tas, kuram iet visgrūtāk, nosacījums bija tāds, ka var prasīt jautājumu tikai tam, kas tev sēž pa labi. Nevar teikt bišķi gudrākam, bet tādam, kam iet bišķiņi vieglāk. Okay. Ja tas atbildi nezin, tad viņš drīkst prasīt nākamajam. Ja viņš atbildi nezin, tad viņš drīkst prasīt nākamajam. Nu, un tad galā sēdēju es. Ja galīgi pēdējais arī nezinu, tad es varu paskaidrot. Un tad atkal dodam informāciju atpakaļ. Jā? Tātad, kur vēl parādās, šis es skolāns kā skolotājs. Jo tajā brīdī, kad tev stāsta, tev ir jāklausās tā, lai tu pēc tam varētu pastāstīt atkal tālāk. Nedod Dievs, ka tam ir papildus jautājums. Kāpēc tur ir mīnus? Jā, tur ir mīnus. Ja klausies, kāpēc tur ir mīnus? Ļoti darbietilpīga metode, bet tajā metodē slēpjas ļoti daudz plusu. Un ja vien ir iespējams, tad šo var izmantot. Tas laikam vairāk klātienes skolotājiem. Bet te pašā laikā es arī drošinātu nebaidīties arī draugiem paprasīt, vai ko jūs tur darat matemātikā, es te netieku galā, nebaidīties atzīt kaut kādas lietas, kuras tu nezini. Jo beigās izrādās, ka varbūt tu kaut ko zini un vari kādam arī citam palīdzēt. Jā, okay. Pirmais, nebaidīties prasīt. Jā, tas bija pirmais, nebaidīties prasīt, uzdrošināties. Pirmais, visiem uzlabojumiem pamatā ir atzīt, kur tu esi. Atzīst. Ja nesanāk tā matemātika, tad pašam sev arī jāatzīst, ka tev nesanāk, un tāpēc nomest savu ego vai kaut ko, un tad sākt prasīt. Prasīt, atzīt, paprasīt, un varbūt beigās uzzinās, ka tu diezgan labi saproti, vai tieši otrādāk, kur tev ir tās lietas. Ja. Tad otrais, ka mums parādījās ChatGPT, es arī izmantoju, ģenerējot visādus uzdevumus, lai nav jāmeklē tur uzdevumu krājumos, un kur tad es uzrakstu tāda tēma tādai klasē, un tur diezgan labi. Protams, dažreiz ir halucinācijas, vajag iziet cauri, pārbaudīt, bet pa lielam diezgan efektīvi. Ja, un pēdējais metods ir ļoti labi. Bija kaut kāds, arī nesen bija posts jau kādā storijā, arī tālmācības skolai par to, cik procentus atcerās, bija kaut kādi. Tā kā mēs izlasām, bija tur pāris procenti, tad to, ko mēs reāli darām, 50%, bet tad, kad mēs mācām citiem, tas jau tuvojās jau 90% atzīmē, un mēs daudz vairāk atceramies. Tā kā jūs teicāt, ir papildus jautājums, jāizprot tēma pilnībā, lai mēs varētu mācīt citiem. Tas arī man ideāli bija sagatavoties pašam eksāmenam, jo es mācīju citiem, kā sagatavoties eksāmenam. Tādā ziņā man vajadzēja izprast pašam līdz galam. Tādā veidā es gan sev palīdzēju, gan arī citiem palīdzēju. Un tagad tieši specifiski par matemātikas tēmām. Vai jūs varat nosaukt tās matemātikas tēmas, kuras būtu
vai nu vissvarīgākās, vai nu vissarežģītākās, ja, kurām vajadzētu pievērst uzmanību? Kurā pirkstā kodīsim, visi sāpēs? Kurš ir vissvarīgākais? Nevar nosaukt vienu tēmu, kas būtu vissvarīgākā. Man liekas, ka viņš tur viss tā ļoti kompleksi sajiet kopā. Kuru tēmu var izravēt laukā atsevišķi? Pat vienkāršāko es varu nosaukt kopas. Ļoti jauka pūkaina tēma. Ļoti forša, jā. Tāda, ko arī varētu agrāk skolā nemācīt, tagad ar jauno standartu viņi ienāca iekšā kā atsevišķa tēma. Ļoti jauki, ka viņi ir, jo viņi iedod mazliet tādu dziļāku izpratni par tām lietām vai intervāliem, ko mēs rakstām, bet pēc būtības, nenotaukšu vienu. Tā tēma, kas iet klājās visās tēmās, ir funkcijas. Mēs mācāmies par vienādojumiem, tur iekšā ir funkcija, pie nevienādībām mums ir funkcija, pie funkcijām mums ir funkcija, pie eksponentiem, pie eksponentu vienādojumiem. Tur parādās tā tēma funkcijas, ka viņš tāds tā kā liels vāks visur, viņš izvijās cauri. Bet tā kādu atsevišķas laikam neizceltu. Jā, funkcijas. Jā. Mūsdienās mums visādiem datiem, kaut ko, kur ir statistika nāk klāt. Mums tajos internetā visur apmētā tiem cipariem, bet ko tie cipari nozīmē. Jā? Un tad, ja mēs nesaprotam, ko nozīmē mediāna, moda vai vidējais aritmētiskais, un mums tur samet visādus skaitļus, ja, un ļoti, ļoti viegli, ja cilvēku šitā apvārdot. Ja, man liekas, ka bija kaut kāds pētījums, ja rakstā parādījās grafiks, ja, tad uzreiz ticamība cilvēku, kuri notic, uzreiz palielinājās nenormāli. Tas procents, kas zinātnē balstīts. Skaitļi ir. Jā. Man liekas, ko esmu novērojis, ka tur, kur vislielākās, kas ir ļoti svarīga tēma un kas arī skolēniem ir tāds liels pārmaiņas punkts, kad 7. klasē parādās burti matemātikā. Jā. Tas ir, kad matemātika paliek reāli abstraktāka. Ja? Viņa paliek abstraktāka, mums kaut kāds nezināmais, ko mēs tur mainām un tur liekam apkārt. Un tur bieži skolēni ļoti iesprūst. Ja? Viņiem tur x reiz x ir 2x, ja, parādās. Ja? Un tur x kvadrāts, ja, plus x ir pēkšņi, ja, tur 3x kvadrātā. Ja? Un viņiem tie burti uzreiz. Bet tas ir ļoti svarīgi, jo uzreiz, pateicoties tam, ka mēs izprotam burtus, ja, kā viņi mainās, mums nav tik daudz formulas jāatcerās. Ja, mums ir ļoti daudz formulas, un daudz formulas ir citu formulu vienkārši pārveidojumi. Ja, un, ja mēs iemācāmies to vienu galveno, mēs varam vairākas formulas no tāda būt ārā. Šeit jau tur runā par izpratni. Un tas jau ir plauktiņš augstāks, kur no kā kas veidojas kādas formulas. Ja. Bet, jā, tā ir. Un tagad gribētu parunāt par to, kā mēs varam salīdzināt pagātni ar mūsdienās, kā agrāk mācīja matemātiku. Jo es teiktu, es salīdzinoši jauns, es nezinu, es neesmu redzējis to dzīves posmu, kā realitātēs notika iepriekš. Varbūt, klasiski mums bija grāmata, mazliet teorijas, uzdevumi. Šis uzdevums klasē, šis uzdevums mājās, un viss. Un tas arī bija. Un tad vēl bija vienīgais informācijas avots. Ja tu kaut ko nesaprati, tad lasi teoriju grāmatā. Ja nesaprati, bija skolēnu rokas grāmata, kur varēja apskatīties. Matemātikas rokas grāmata skolēniem šitā saucās tā grāmatiņa. Un viss. Vēl resurs bija mamma, tētis, kas līdz kaut kādai klasē ļoti labi strādā, bet ir kaut kāda klase, kad vairs nestrādā. Klasisks skolotājs stāvēja priekšā, frontālā mācīšana, izstāsta, izpildi, punkts. Tagad mums ir iespējas nesaprati, pajautā, uzraksti, iegooglē, paprasi čatam. Tas ir tāds plašāks iedziens. Jā, okay, varbūt mēs varam izšķirot, kādi pagātni salīdzinājumā ar mūsdienu būtu, kuri būtu tie uzlabojumi, kas ir labi, ka parādījās, un kuri varbūt ir tie mīnusi, ko varbūt vajadzēja atstāt, kā bija iepriekš. Plusi, mīnusi. Es vispār redzu daudz plusus. Šobrīd, manuprāt, mācīties ir vienkāršāk, jo tev ir daudz informācijas avoti. Mīnus, tev ir pārāk daudz informācijas avoti, ja? Kuram tad ticēt? Jo es varu pateikt godīgi, ChatGPT nevienmēr iedod pareizu risinājumu.
Un to es redzu pēc pārbaudas darbiem, kad es vienkārši atvēru, atkal nopietni. Jā, tad es zinu jau uzdevumus, kuros viņš nespēja tikt galā. Bet uzlabojās, jo pagājušā gadā viņš šādu tipu uzdevumiem nemācēja tikt galā. Šogad jau māca tikt galā. Tur es redzu arī kaut kādu progresu šīm rīkam. Jā, tev ir iespēja kaut ko mācīties, darīt vairāk, bet atkal viss atdurās pret to pašu, ko mēs sākumā runājām. Tev pašam ir jādara. Tev var būt simtiem dažādu iespēju, simtiem grāmatu, vēl kaut kas, jo tam mums bija tikai viena grāmata. Ir tur rakstīts, nav rakstīts, nav rakstīts, nezinu, viss. Bet tagad ir tik daudz informācijas. Ņem, dari, roc, ja gribi. Jā. Kā redz, nekas nav vajag tā kā iepriekšējā reizē, vai tu pats tu ej un tur māci. Un arī mūsdienās, kā pats, ja tagad tev tikai ir vairāk iespējas, un tām vairāk iespējām arī nāk tas mīnus, ka dažreiz viņas ir par daudz. Ja. Ekonomikā tā izvēles, ja tā, kā saka, bias, ja choice bias, ja tad, kad ir pārāk daudz variantu, tad atkal ir slikti, jo tad sastingst un nevar izvēlēties jau kurā iespējā tur iet. Ja. Varbūt agrāk bija vienkāršāk, tev bija tāda grāmata, tāda un tikai tur skaties, ja, bet tagad tu vari pameklēt tur informāciju, pameklēt tur informāciju, un pa vidu tev izlaists kaut kāds Instagramā, ja, atnāk paziņojums, ja, tad jāapstāsta, kurš tev postu nolaikojas, ja, un tas viss, un tad mēs ieejam šitie burbuli, ja. No viena grāvja otrā. Ja, un tas arī baigi daudz laiku prasa. Es nenēju par to Instagramu, bet, piemēram, paskatīties, labi, YouTube noskatīšos vienu video, uzrakstīšu ChatGPT otru video, tur pastīsimies vēl kaut ko trešo, piekto resursu. Respektīvi, tas aizņem nenormāli, pilnīgi vesels izpētes darbs, kā saskaitīt polinomus. Ja, un aizgāja viss vakars, ja ne 2. Arī sliktumiņš, kur tā māksla menedžēt savu laiku, vienkārši saprast, cik dziļi rakt. Jā, tieši tā, varbūt agrāk bija viena konkrēta grāmata, kur viss apsties, ir pēc tā arī iemācies, un viss, tagad tev ir apsties, ja viens tur stāsta viens tā, un tev pašam jāizfiltrē, kura informācija tā ir pareizā, un kā to visu salikt kopā, un kā tas attiecās uz tevīm. Un, tādā ziņā vairāk darba. Iepriekš bija varbūt noteikti limitēta informācija, tagad ir bezgalīga informācija, un mēs ieliekam otrā grāvī. Un mums vajag atrast to vidusceļu, kā mēs varam sabalansēt tieši tā pa savu laiku, kur tātad, lai mēs arī neiekāpjam arī otrā grāvī, ka mēs aizējam tajā visā iekšā. Un tur arī varbūt arī rodas tas, ka ja skolēns viņš aiziet meklēt to informāciju, un tad ieiet tajā burbulī, un viņš iznāk ārā apstās 2 naktis pagājušas, meklējot informāciju. Un tad nākamreiz, kad viņam jāmeklē tā informācija, viņš tāds atkal tie būs tie vakari, un tad viņš parodas tā demotivācija. Ja? Varbūt. Skatītāji, tad skatāties, kaut kā limitēt savu laiku, vai domājat, cik laika jūs varat veltīt, ja tieši tā kā teica, skatāties, cik dziļi var līst, ja nelienat arī pa dziļi iekšā, ja tā nepaņem pārāk daudz laika, un to gribēs darīt nākamo reizi. Pie šitiem laikiem ir forša pavisam vienkārša metode, ko es kādreiz arī izmantoju sev. Ja man ir tāds darbiņš, jāsadara pārāk daudz, un tu nesaproti, kā to laiku sadalīt. Un arī par koncentrēšanos. Tad pats izdomā, kas tev jāizdara, un uzliec laika limitu, piemēram, 10 minūtes, nevajag daudz. Uzliec 10 minūtes, un tā apsēdies, es tagad šajās 10 minūtēs es nevēršu vaļā nevienu sociālo tīklu, nedarīšu neko citu. Un tagad es apsēžos un tiešām 10 minūtes tikai skatos, tikai risinu šo te. Arī tā uzmanības noturība būs lielāka nekā es uzrakstu. Tagad es stundu mācīšos. Nemācīsies tu stundu, jā. Pēc 20 minūtēm tev neviļus roka paslīdēs, tur kaut kas noplinkšķi bija. Jā. Bet 10 minūtes es tagad sēdēšu un risināšu šo uzdevumu. Tikšu galā, ņemšu nākamo. Viss. Pēc 10 minūtēm noskanēja, jā. Var apsēsties, atvērt, uzliec 5 minūtes. Jā. Ok, 5 minūtes pauzīte. Un atkal 10 minūtes, bet tad es tiešām tās 10 minūtes, tā, ka savācu visus savus smadzenes dūrītē un tikai šito te daru, būs daudz produktīvāk arī ar tām pauzītēm 5 minūšu pa vidu, nekā kad es stundu mācīšos. Jā, nevajag sev melot. Jā, vispār tā spēja koncentrēties, tā ļoti svarīga, par ko es arī bieži runāju ar skolēniem, un tā lielākā, arī viena no tām lietām, kas skolēniem ir jāpārvar, pievērsties pilnīgi
Jā, tā ir matemātika. Ja mums sociālajie tīkli, ja, kur tur ik pa 5 sekundēm tev ir jauna informācija, visu laiku ir interesanti. Un tad skolēnam saņemties un 10 minūtes vienai lietai pievērsties, ja, kas ir. Ne, kā iepriekš arī minējāt, ka matemātika ja, tad nav tik spoža, ja, un varbūt ja, uzreiz viņai bija jāvelta laiks, ja, lai viņu saprastu. Ja, tad viņš ir dabūjis to nenormālo informācijas, konstantu avotu, ja smadzenes sastimulētas ja, sociālajos tīklos, un viņam jāsēž pie vienas lapas, pie viena uzdevuma 10 minūtes, tad viņam tas jau pagrūti. Ja, tieši tā vajag trenēt, ja, sākt tieši tā uzlikt savu laiku, ja, kad tu koncentrējies, un tad tu paņem pauzīt. Ja, no sākuma noteikti būs mazāk, ja, bet tad arvien vairāk, ja, līdz spēj atkal ja, koncentrēties. Jā, nu tieši tā, man liekas, vispār, ka mūsdienās cilvēkiem ir vienkārši pārāk reti cilvēks jūtās garlaicīgi. Pārāk reti cilvēkiem ir garlaicīgi. Tas agrāk nebija tehnoloģijas vai kas, ka tikai tev garlaicīgi telefons. Agrāk cilvēks sēdēja, viņam bija garlaicīgi. Ja viņš domāja, ko darīt. Ja? Viņam visu dienu viņš sēž, viņam garlaicīgi. Un tur arī tas viss radās. Ja viņam ir garlaicīgi, tāpat mācīšanās matemātiku, jo tāpat īsti nav ko darīt. Ja? Vai, teiksim, iet ar draugiem, socializēties, tur atrast kaut ko to izdarīt. Ja? Tāpēc, ka vienkārši cilvēkiem garlaicīgi. Ja? Kāpēc cilvēks sāk ko darīt? Jo viņam ir garlaicīgi. Un mums ir šīs tehnoloģijas, kas atļauj mums novērsties no tās garlaicības. Ja. Ir daudz cilvēku, kur nevar paši sevi telpā nosēdēt, ja vienkārši nomirtu no garlaicības. Ja. Bet tas ir tur, kur rodas visas idejas. Lielākās attīstības cilvēcei, kad cilvēkiem ir garlaicīgi. Un slinkums. Jā. Bija tāds teiciens, ka slinkums virza progresu, kaut kas tam līdzīgs bija. Nu, piemēram, man ir slinkums celties augšā, katru reizi pārslēgt televizoru pogu. Jo agrāk bija televizori, kas bija tikai uz pogām. Ja? Un tad, ko mēs varam izdomāt? Pulti varam izdomāt. Izrādās, ka varat tālvadību to visu darīt. Nu, tādā veidā solīt pa solītim savus slinkums virza šo te progresu mums. Jā, tieši tā cilvēks ir arvien efektīvāk, arvien labāk, lai viņam pēc iespējas mazāk ir jādara. Ja? Bija kaut kāds, man liekas, Google arī bija viens no nosacījumiem, lai tiktu tur strādāt, ja? Ka tur varam dažreiz paņemt tos slinkos cilvēkus, viņi atradīs vienmēr ātrāku un efektīvāku veidu, kā viņi to izdarīt, un tad viss viņi ar slinkot tālāk. Jā. Nu, labi, jā, mēs tā kā bijām uz tās tēmas jau pa TikTok un tēmām, ja, un tagad, jā, vai iespējams matemātiku iemācīt TikTokā? Gan jau, ka var. Nē, iemācīt nevar, atceries. Nē, nevar. Nevar iemācīt, jā, mēs. Jā. Nē, nu stāst par to uzmanību, par varbūt ieinteresēšanu, vai parādīt, ka tas nav tik sarežģīti. Jā, nu tu vari ieinteresēt, jo tu vari noteikti. Absolūti noteikti. Kāda starpība, kurā platformā to daram? Vai tam ir kāda nozīme? Nē, tieši tā, pats, jā. Nu, jā. Pats, jā. Tas ir papildus resurss, lai... Jā. Vēl viens rīks, principā. Jā. Jā, nu tie ir tāds arī mans mērķis, ja tev tajā TikTokā ir maksimums minūtu uzmanība, tad ieinteresēt, pastāstīt kaut kā interesantāk, ja, lai viņš varbūt pa vidu, ja, jo tā sociālā tīkla savā ziņā ir atkarība, ja, un atkarība tik viegli izbeigt, ja, nevar, ja. Un tāpēc mans mērķis ir tas, ka viņam tad TikTokā, ja pa vidu tām visām, nezinu, muļķībām smieklīgākiem video arī parādās, ja kaut kas arī pa matemātiku, ja kaut kas arī noderīgs, un jā, tad... Vismaz dažas sekundes dienā viņam arī tiek veltīts matemātikā, un vairāk ar matemātiku, kas tā tad rezultēs. Ja mēs tā tad bija mierīgs teiciens, ka mēs esam vidējais aritmētiskais no kādiem 3-5 tuvākajiem cilvēkiem, ar ko mēs vairāk pavadām laiku. Tātad, jo mēs vairāk pavadām laiku ar visādām lietām, ja, tad tajās lietās arī mēs paliekam labāki. Tāpēc mans mērķis ir tāda popularizēt, ja, un lai viņiem parādās tā matemātika visu laiku ikdienā, un to viņi redz. Un tieši tā, ieinteresēt. Pa minūti nevar iemācīt kaut kādu tēmu. Es varu ātri pārstāstīt, un ja jums liekas interesanti, viņi var nākt, teiksim, ja pie manis, tad vai nu uz privātstundām, vai uz grupu nodarbībām, ja, kur es varu vairāk atkal palīdzēt, ja, iedot kā resursu, kā mācīties, bet atkal, ja, matemātika nevar iemācīt, ja. Tieši tā, kaut kāda iniciatīva arī jāizrāda no sevis. Vai tiešām jaunietis, kas nav ieguvis pedagoģa izglītības spēju kvalitatīvi, iemācīt, mēs sapratām, kā nevar palīdzēt, ja, skolēniem apgūt matemātiku. Absolūti, noteikti, jā. Tas ir tas, ko es iepriekš stāstīju. Man bija vesels trīpa ar jauniešiem, kuri pat nebija apguvuši šo tēmu,
bet viņi bija lieliski skolotāji. Ja, tad tev klases biedrs varbūt var pastāstīt daudz labāk. Tas pedagoga papīrs, dokuments neko šajā gadījumā nenozīmē. Tas nenozīmē, ka tu būsi fantastiski mācies izskaidrot. Jo ir cilvēki, kuri māca paskaidrot, un ir cilvēki, kuri nemāca paskaidrot. Un tas nav saistīts ar to, vai tev ir vai nav pedagoga kvalifikācija. Punkts. Ir pedagogi bez kvalifikācijas, kur nemāk skaidrot, un kur māk skaidrot. Un ir kvalifikācija, kur arī daži nemāk skaidrot, un daži māk skaidrot. Jā, tā pedagoga kvalifikācija ir, lai varētu skolās mācīt. Lai drīkstētu. Lai drīkstētu skolās mācīt, un tad varētu godpilni tad saņemt to dokumentu beigās. Jā. Un kāds tad būtu tās galvenās atšķirības starp privātu stundām un stundām, ko māca visai klasē kopā? Ja? Kādas būtu priekšrocības? Tas ir dažs individuāli pieeja, ja tas ir skaidrs, bet kādas būtu vēl priekšrocības un mīnusi abām? Mīnusi individuālai būtu ļoti grūti atrast mīnusu. Mīnus no skolēna puses varētu būt nespēja paslēpties aiz kāda cita muguras kaut ko darīt. Jā. Es redzu tur tikai, protams, ka 1-pret-1 mācīšanās ir visjaukākā metode. Jo tu jau tur uzreiz redzi, tad tomēr tu vēl arī šito nezini. Jā. Tad mēs varam parunāt arī par to, kas tur izpeld kaut kādu blakus tēmiņu, kas nav apgūta līdz galam. Jā. Tā. Katram tiešām individuāli var uzaudzēt to, jo, nav jau mērķis skola, kā nav mērķis. Ir forši visus mēģināt pielīdzināt pie viena līmeņa, bet svarīgākais, neatkarīgi no tā, kurā līmenī tu esi, katram panākt kaut kādu progresiņu. Tu zini uz 4, forši, bet tagad tu zini uz 4,5. Piemēram, ja mēs tā banalizējam, tad kaut ko pacelt katram mazlietiņu to līmeni. Tas ir tas, ko var izdarīt individuālā darbā. Un tam, kam ir 9, arī viņiem ir ko pamācīties, jo viņam nav 10. Ja? Ar tam, kam ir 10, tam ir ļoti interesanti. Tam ir kaut kādus izaicinājumus var izmest. Vai tu šādu arī var izrēķināt? Ja? Arī ir ko padomāt dažreiz. Interesanti tas ir. Tāda pa lielam. Mums tā individuālā pieeja, protams, tas ir vislabākais var būt, jo katram skolēnam ir tāds, kur viņš ir katrs paslinkojas ir citā vietā, un katram ir individuāli, kur tas ceļš ejams. Bet atkal tas mīnus, ka tā kā tie skolotāji ir tik, cik ir, un tad privāts mums ir pasniegt, cik viņas ir, ka ir limitētā daudzumā. Un arī, protams, arī būtu arī naudas jautājums. Uzreiz, tas ir naudas jautājums, tas ir viens, bet pēc idejas jautājums tev pretī. Manuprāt, agrāk nebija tik daudz privātu skolotāju prasības, pieprasījums pēc privātu skolotājiem. Kāpēc tavuprāt tagad tas ir tik nenormāli izaudzis? Jā, un šis tiešām ir interesanti. Un kāda man ir tā teorija, ka tieši tas, ka mums tās, ka tas paliek vienkārši vairāk pieņemtāks, varētu teikt, agrāk varbūt. Pirmkārt, agrāk varbūt privāti skolotāji nebija tik pieejami. Tas ir viens. Un tad, otrais ir tas, ka viņi paliek pieņemtāki. Tagad ir normāli, ka tev ir privāti skolotājs. Un līdz ar to arī tas attīstās. Un kas arī ir tam, par tehnoloģijām mēs runājam, ka tas uzmanības noturība samazinās. Un tad, ja skolēniem grūtāk koncentrēties, tas visas nodarbības laikā. Un tādā veidā viņiem vajag vairāk palīdzību. Un man liekas, tā tēma vienkārši pacelta un palikta populārāks un pieņemtāks, ka ir privāts skolotājs. Pieņem atbildi. Nē, kaut kā tā apmēram arī ir. Bet vienalga, man liekas, jocīgi, ka klasē, kurā ir 20 skolēni, 12 ir ar privātu skolotājiem. Man jau liekas, ka mans jautājums būtu padomāt kaut ko sistēmiski, jo ja tas ir tik masveida, vai nav kaut kur izglītības sistēmā kaut kur kļūda ieviesusies. Jā, bet par to es arī ir skaidrs, ka kaut kas ir uzlabojams, bet tieši ko un kā uzlabot, par to es ilgi domāju.
Jo Es nevaru tā pateikt. Ir, protams, nevar teikt, kas ir labs skolotājs, kas ir slikts skolotājs. Nu, šausmīgi slikts formulējums, labs skolotājs vai slikts skolotājs. Ja? Nu, varbūt gadās kāds, varbūt visā Latvijā ir 3, kuriem ir viss piegriezies, un viņš vairs negrib mācīt, un viņš tur vienkārši eksistē klases priekšā, bet lielākoties, es tiešām ticu, ka katrs skolotājs, nostājoties klases priekšā, dara maksimāli, cik viņš vien labi ir iespējams izdarīt. Ar saviem iekšējiem resursiem, ārējiem, visiem pieejamiem. Tur sēž tie skolēni un ir prieks un ir gandarījums, ja viņi var to izdarīt. Un ir diezgan briesmīgi, ja viņiem pēc tam ir jāiet un vēlreiz tas viss jāmācās individuāli. Nu, ir briesmīgi. Jā. Tad man liekas, ka tomēr kaut kur tajā sistēmā kaut kas nestrādā tā, kā tam vajadzētu būt, jo tas nav normāli. Nu, vai ideja par kādu risinājumu, kas tas varētu būt? Kā izskatītos? Labāks variants. Man ir variants, ko es neteikšu kameras priekšā. Tik tiešām, jā, tas, kas ir palielinājies, jā, tas tā kā pieprasījums un daudzi, jā, un viņš paliek arvien lielāks, jā, un privātu skolotāji nepaliek vairāk. Ja, mums tas pieprasījums palielinās, ja, bet piedāvājums nav tik liels. Ja, un tad visu laiku tās cenas privātu skolotājiem aug kosmosā. Ja, un, jā, ir pieprasījums, būs piedāvājums. Jā, arī fakts. Jā, būs arī vairāk piedāvājums. Jā. Bet atkal, ja tik daudz vajag tos privātu skolotājus, ja, tad būs arī arvien mazāk jaunieši iet no skolas, ja, kuriem patīk tā matemātika, ko gribētu mācīt citiem atkal. Nu, jā. Bet atkal, kā nav privāta skolotāja? 10. klases skolēni var mācīt 12. klases skolēns, 8. klases skolēni mierīgi var mācīt 10., 11., 12. klases skolēni. Tur pilnas skolas ar privātu skolotājiem. Tā arī nevar teikt, jo tev jau grūti tikai tajā brīdī. 5. klasē, kad tu sēdi pie tām daļām, tur pūtu un elas, neko nesaproti. Ja? Iedod to savam vecākam brālim 9. klasē. Viņš Dievs, cik vienkārši. Man liecies mierā. Ja? Reku, tev ir resursi. Tā kā privāta skolotāja netrūks. Jā, 12. klasē gan grūtāk. Tur nav baigi daudz, kur pakāpties uz augšu. Ja? Nu, tā. Jā. Tas labākais resurs ir vecākais brālis vai māsa visu laiku. Jā. Es biju privāts skolotājs, gandrīz katru vakaru. Man viņa ir privāts stundas vēl māsai paskaidrot to visu matemātiku. Jā, tā kā ir, jā, un tas ir vislabākais. Tā kā jāizmanto tas, kas ir dots. Tad noslēgumā varbūt tādu ķersīti jau uz visu šo jautājumu. Kā tad motivēt skolēnus būt neatlaidīgiem un neatlikt mācību procesu? Ārēji grūti. Kaut ko no āras kādam kaut ko ieteikt. Es varu stāstīt par plānošanām, par tādām skaistām lietām, bet mēs saprotam, ka tas viss būs tikai putas. Ja? Vajag vienkārši apsēsties un saprast pašiem, kas ir tās lietas, kas tev ir būtiskas. Paņem 2 bildītes vienam cilvēkam, kurš ir tādā panāsātā pirms 17 gadiem nopirktā kurtkā vai skaistu jaunā uzvalkā jaunu čali, kurš iet vai uzņēmēji. Ja? Un tad saprast, kas ir tās vietas vai tās vērtības, kas tev ir vajadzīgas, lai tu nonāktu vienā vietā vai otrā vietā. Tā pirmā vieta ir visam vienkārši, tur vari neiespringt. Turpini tāpat kā līdz šim, gan jau būs labi. Kaut kā jau izies cauri. Bet, ja tu gribi būt tajā otrajā veiksmīgs, tas, protams, nav panacēja. Tas nenozīmē, ka, ja tu labi mācīsies matemātiku, tād nebūs. Ja? Tas nav vienvirziena šosei, diemžēl. Bet idejiski tu vari saprast, mēģināt sev iekšēji. Tas nav nevienam jāsaka, vai kā vienkārši sakārtot. Kā es gribu dzīvot šādi vai tā? Ok, un lai es tā dzīvotu, kas man ir vajadzīgs? Vajag izglītību. Ja bez tās kaut kur baigi nevar nestudēt, bez studijām man tur īpaši labi apmaksāts darbs nebūs, tā tālāk. Savilkt tā ķedīt jau diezgan banāli un vienkārši ir elementāri uzrakstīt. Un tad saprast, vai man vajag šo piemēru risināt, vai man nevajag viņu risināt. Bet tas ir atkal darbs tikai pašam ar sevi, ar iekšējo motivāciju. Māma, kas tev no rīta modina, cēlies augšā, nokavēsi skolu. Un ko viņi var ietekmēt? Un tu vari pieņemt iekšējo lēmumu, es gulēšu. Jo mamma mani pacelt nevar, un arī nevajag. Ja? Tad tikai savs pats, tas ir pašam darbs ar sevi.
visgrūtākais, visnejaukākais darbs ar sevi, ar savu gribas spēku, ar piecelšanos no rīta, ar atteikšanos no sēdēšanas sociālajos tīklos, ar mazo solīti pildīt šos piemērus, lai man galā būtu tas papīrs, lai es varu studēt tur, kur es gribu, un darīt to, ko es dzīvē gribu, nevis to, ko es varu, ko man tad tā izvēlīti atļaus. Strādāt pašam ar sevi. Jā, tieši tā, cilvēki dara to, kur viņi redz jēgu, tieši tā. Es arī to stāstīju, ka tātad vienkārši atbildēt to pašu jautājumu, kas tu vēlies kļūt, jā, tieši tā. Kā jūs teicāt, kas tu vēlies kļūt, un attiecīgi, ja tu zini konkrēti, kas tu vēlies kļūt, tad tu zini, ja, ka tev jāmācās matemātika, lai tu dabūtu to papīru un to. Ja, un ja tu gribi atkal, ja, kā jūs teicāt, to pirmo variantu, tad, protams, var atslāpt. Ja. Bet atkal, ja tu nezini, kas tu gribi būt, tev nav nejausmas, tad tev arī jāiesprings, lai tev būtu izvēles, kurien iet pēc tam. Un pie tā visu laiku jāizstrādā tieši tā, sev jāpieņem lēmums, ja, kas tad tu gribi būt nākotnē, kurā virzienā iet. Un tad arī pildot to piemēru, tev parādīsies tā jēga. Ja tā jēga, ka tu saproti, ka tu pildi to piemēru, lai es nākotnē būtu tiekšā tajā uzvalkā. Bet šis bija nereāli savilkt kopā to piemēru, to uzvalku. Jā, tas ir. Bet reāli, nereāli. Nu, kāda saka, tas x plus x vai x reizi x, kāda starpība? Viņš ir 2x vai x kvadrātā. Jā. Tur es pilnīgi ļoti labi saprotu skolēnus. Jo redzēt to sakarību starp šo piemēru, labu izglītību un labu apmaksātu darbu, ir grūti. Tas nav nemaz tik vienkārši. Un saprast, ka man tagad ir jāceļās, jāiet uz skolu, jādara kaudze ar nejēdzīgām lietām, šķietami nejēdzīgām lietām. Bet tās ir tās lietas, kas veido mūs kā cilvēkus, kā personības, kas mēs būsim. Es būšu personība ar stipru gribas spēku, es spēju piecelties no gultas, es spēju, tas, ko es sākumā teicu, tikt galā ar grūtībām. Matemātika ir spēja tikt galā ar grūtībām, darīt garlaicīgu, monotonu darbu. Un tagad paņemam šīs kvalitātes, spēja tikt galā ar grūtībām, izdomāt kaut kādus risinājumus, un kas bija trešais, es jau aizmirsu, gribas spēks, un tad paņemam, ieliekam profesijas pretī, kur tas ir vajadzīgs. Ja? Vai tu vari būt labs uzņēmējs bez gribas spēka, spējas izdomāt racionāls risinājumus un bez savu mugurkaula un spējas risināt kaut kādas situācijas neparedzamas? Laikam jau, ka nē. Nebūs. Matemātika attīstās kvalitātes. Ne jau man dzīvē tas, ka es zinu, cik ir x plus x, baigi noderēs. Nenoderēs. Bet tās kvalitātes, ko tu ieguvi mācoties to, cik ir x plus x, tās tev noderēs tālākā dzīvē. Jā, mīšķīgi, tieši tā. Jā, tātad. Jā, ko jūs, piemēram, teiktu tiem, kuriem saka, cik daudz ir aizgājuši no skolas un kļuvuši par miljardieriem un miljonāriem? Jā, tā notiek. Un tas, ka tev būs šeit fantastisks sekmes matemātikā, es jau teicu, tā nav vienvirziena šoseja. Tas nenozīmē to, ka ja tev matemātikā ir 10, ka tev tur būs 1 miljons. Ja tev 9, tad tev būs 500 000. Diemžēl tā tas nestrādā. Agrāk tas bija tā. Agrāk bija tas tā kā izteiktāk. Nē, kā? Ja tu dabū konkrēti izglītību, tu arī dabū tur darbu. Labi, veiksmes stāsti ir cik viņi ir. Ir, jā, bet uz mūsu roku pirkstiem abiem kopā varētu būt, ka mēs varētu saskaitīt. Jā? Bet ar to stāsts beidzās. Tās lielās loterijas ik pa laikam kāds izvelk to lozi. Bet cik ir tie, kas nav. Tad ir jāsaka tās drīzāk uz otru pusi. Ja tev būs laba izglītība, tad ir statistiski lielāka varbūtība, ka tev būs labi apmaksāts darbs un labi apmaksāti ienākumi. Ja tev būs slikta izglītība, tad nebūs tik liels tas procentiņš iespēja tikt tajā upes krastā. Bet tas nav 1:1. Protams, ka to nevar likt 1:1. Ja tev ir ļoti veiksmīgs loterijās, tad mācīties. Nav spiesta lieta. Jā. Šobrīd Latvijā līdz 9. klasē ir spiesta lieta mācīties. Ir. Jā. Bet līdz 18 gadiem. Arī tur ir plāns B.
Jā, nu tieši tā, matemātika, ja tās kvalitātes spējas jau piespiest disciplīnā, un tas viss tas, kas būs svarīgi, ja nākotnē. Tieši tāpat arī jūs minējāt par to, tas, ka ja, tā kā neviens, ja kaut vai mamma no rīta ir ceļ, var pieņemt lēmumu un necelties. Ja. Un tā kā neviens pilnīgi cilvēks cits dzīvē, ja viņam tik ļoti nerūpēs tu, lai tavā vietā tevi izvilktu no gultas, pievilktu pie burtnīcas, liktu tev rakstīt, liktu tev mācīties, nopirktu tev to sapņu mašīnu, ieliktu tevi tevā sapņu darbā iekšā. Ja nevienam, ja tas ir tā kā skarbi, bet nevienam nerūp tik ļoti, lai viņi izdarītu tavā vietā. Katram ir sava dzīve, savas problēmas. Ja. Tad vienīgais, kas var pieņemt to lēmumu un iet tajā virzienā, esi tu pats. Tu pieminēji citu, zinu, ko es iedomājos šajā brīdī, ka tiem citiem jau baigi forši, ja tu nemācies. Tieši tā, mazāk konkurence. Mazāk konkurence. Jā, vai tu gribi radīt pārējiem konkurenci vai negribi? Jā, tieši tā, jā. Katru mašīnu, katru māju, ko tu gribi arī citi. Jā, tieši tā. Jā. Katru eiro, ko tu gribi arī citi. Jā. Un jā, nenormāli liela, milzīga konkurence ir par katru eiro, par katru māju, par katru partneri, par jebko. Jā, vai tu būsi tas, kurš to dabūs? Jautājums, te ir tas pats, kāpēc mums ģimnāzijās ir tik nenormāls liels tas konkurence, teiksim tā, lai tiktu iekšā nenormāls konkurss. Kur viņš ir? Vai tu gribi tur cīnīties par to vietu vai negribi? Kāpēc tie cilvēki vispār tur iet? Viņš ir iet loterijas biļeti nopirkt un mieras, vai ne? Mieras, priekš kam mācīties? Jā, tas ir stāsts par tiem, ko tu teici. Varbūt nemācīties un laimētot, cerēt uz to, ka es būšu tas veiksmes stāsts, jā, miljardieris. Varbūt būsi. Bet varbūtība ir niecīga. Jā, skaisti. Jā, tad mēs sākām mūsu sarunu to, ka matemātika bija ļoti svarīga. Mēs nonācām pie tehnoloģijām, kā tas ir izmainījis, kā mēs varam rīkoties šajā situācijā. Mēs salīdzinājām pagātni ar šodienu. Ja, tātad, mums ir konkrēts gan plusi, gan arī mīnusi, ja, kuros mēs varam iebraukt. Un tad mēs beigās arī pieskārāmies tam, ka arī skolēni var mācīt citiem skolēniem, ja, ka nav obligāti jābūt tam dokumentam. Un, galu galā motivācija, tā kā jūs paši sākumā minējāt to mēģinājumu citātu, ka nevar iemācīt. Jūs nevienam neiemācīsiet, ka tas ir jādara visi pašiem. Un tikai paši mēs varam pieņemt to lēmumu, sākt iet tajā ceļā, kurā mēs gribam, kas mūs vismaz pagrūdīs tajā virzienā. Ja. Tieši tā nav vienvirziena šosē, bet mēs būsim tuvāk tam, ko mēs gribam. Skaists vēstījums. Ja. Paldies par šo sarunu. Paldies. Paldies. Es ļoti ceru, ka visi nopelnīs miljonus, būs slaveni, lai saprastu, ka tur nav laime. Nē, tādā ziņā. Mācīšanās ir priekš jefiņiem, ne jefiņiem, bet es esmu hokejists un vispārējais. Ko tad, Johaidī, tie jaunie? Ko tad tie jaunie? Tie jaunie bronzu vinēji.